Par brīvprātīgo izlīguma starpnieci probācijas dienestā es darbojos jau aptuveni 5 gadus. Šajā laikā esmu satikusi dažādus cilvēkus, un esmu piedzīvojusi dažādus stāstus, un esmu sapratusi, ka cilvēkam ļoti būtiski tikt uzklausītam. Visvairāk man iedvesmo tie brīži, kad cilvēki no pretējām pusēm var apsēsties pie viena galda un sāk sarunu. Esmu redzējusi, kad saruna, kas sākas ar neusticību, beidzas ar izpratni, ar vēlmi virzīties tālāk. Un tieši šie brīži iedvesmo mani, un tad es saprotu, kāpēc es to daru. Mūsu sabiedrības drošība neveidojas tikai no likumiem un sodiem. Tā veidojas arī no mūsu spējas risināt konfliktus un atgūt uzticēšanos. Brīvprātīgais, kas pilda izlīguma starpnieka lomu, manuprāt, ir neatcerams ieguldījums sabiedrībā. Tie ir tie cilvēki, sabiedrības daļa, locekļi, kuri nav valsts probācijas dienesta darbinieki, un viņi spēj ar savām zināšanām un prasmēm dot labumu atjaunojošā taisnīgumā. Un nereti no dzīves ir tā, ka viņi tiešām dziedē kaut kāda veida mūsu brūces sabiedrībā. Man taisnīguma atjaunošana nozīmē daudz vairāk nekā tikai strīda atrisināšanu. Tā ir iespēja cilvēkiem ieraudzīt notikušās sekas un saskatīt sava nodarījuma rezultātu. Taisnīgums nav tikai tas, lai noskaidrotu, kas ir noticies. Svarīgi ir salabot to, kas ir sabojāts. Man ir svarīgi redzēt, ka arī pēc konflikta cilvēki prot sarunāties un virzīties tālāk. Tā ir iespēja sanākt kopā abām pusēm un izrunāties. Negatīvas domas vai tieši parasti tās ir atmiņas kaut kādas, vienkārši izgaist. Un pēc tam viņi sarokojās, daudz un dažādi šie stāsti. Un tā saruna tieši atjaunojušais, ka viņi šeit sanāk kopā, jo citos procesos viņi sākotnēji pat nesanāk kopā. Cietušajam tas bieži vien dot iespēju saņemt atbildes uz jautājumiem, uz kuriem nevar sniegt atbildi neviens tiesas process. Tā ir iespēja izteikt savas emocijas, sajūtas, uzdot jautājumus pretējai pusē. Savukārt likumpārkāpējiem tā ir iespēja ne tikai saņemt novērtējumu par savu rīcību, bet arī saprast, ko nozīmē cietušajam tas, ko viņš ir nodarījis, un kādas emocijas ir cietušajam un kādas iespējamās sekas. Man tik tiešām ir gandarījums, ja puses var iesaistīties dialogā, un tas ir sākums gan pārmaiņām, gan atbildības uzņemšanās, gan arī ceļam uz priekšu. Atbildība atjaunojošā taisnīguma momentā ir viena no 2 svarīgākajām lietām, kas iet kopā. Atcerēsimies, ka šis izlīguma process ir brīvprātīgs, bet, ja mēs dodam to brīvprātību, tad mums ir jābūt līdzi atbildībai. Vienkārši vēlme kaut ko izdarīt, otra puse sajūtīs. Iznākums izlīguma procesā notiek tikai tad, ja tas ir abas puses. Pats svarīgākais ir abu pušu gatavība runāt, sarunāties, tikt sadzirdētam un uzklausītam. Jāatzīst, ka dažreiz pietiek ar vienu sarunu, citreiz nepieciešams garāks laiks. Bet taisnīguma atjaunošana nav nekādā gadījumā skrējiens uz finišu. Tas ir process, un šeit ir svarīgs rezultāts, nevis ātrums. Taisnīguma atjaunošana man ir stāsts par cilvēcību un par cerību. Ja mēs varam viens otru uzklausīt un saskatīt cilvēku, tas nozīmē, ka mēs veidojam labāku sabiedrību. Un tieši tādu sabiedrību es vēlos palīdzēt veidot. Es redzu, ka viņi šeit staigā, šeit pat par mūsu ielām, tie paši mūsu ģimenes locekļi, kaimiņi, cilvēki, ar ko mēs esam iepriekš kontaktējušies. Un ir fantastiska sajūta, ka zini, ka tu vari palīdzēt. Jau pasaulē iet, kad dodam 2., 3. iespēju, un mēs cenšamies atrast to veidu, lai šis cilvēks būtu laba sabiedrības daļa. Izlīguma ceļš sākas ar sarunu. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.